Pagaidīšu vēlreiz to pašu. Jā, šogad aktivitāte ir zemāka. Ar ko tas ir saistīts? Es domāju, tas ir to, ka vispārējo stāvokli valstī, jo krīzes gads cilvēki pārvarējuši pagājušās vēlēšanās. Saimnes vēlēšanas valsts vadītājs solīja, ka būs uzlabojums valstī, bet viņš nav. Un cilvēki daudz nesaprot un daudz lietas noviļas pašvaldībām. Mēs tur itri nemanam, ja? Un uzskatu vainīgs pašvaldības par tiem. Tāpēc daudz cilvēku apātīja un saka, labāk nebalsosim. Ja labāk nebūs. Es domāju, ka daļai tā. Un daļai ir to, ka neatbraukuši. Tomēr pareiķi arī 200 000 cilvēku aizbraukuši. Tas pietiekams daudz. Mēs projām tur mazāk. Bet Jelgavas novadā jau vienmēr šī aktivitāte bija zemāka nekā Jelgavā, piemēram, un Ozolnieku novada ir augstāka nekā pie jums. Nu jā, te izskaidrs to, ka Jelgavā iecirpīgi ir tuvu cilvēki aiziet ar kājām, bet tos ar autobusu, ja? Laukos tomēr mēs esam nodrošinām daļēji, ja? Bet tomēr no katras laukuma mājas mēs aizvien cilvēku nevaram, ja? Un arī mājās neizsauc, tāpēc domāju, šis attāluma problēma arī viena tāda cilvēka nevienam ievaros daudz. Kā sava saraksta rezultātus vērtējat? Es nezinu. Provizorisku neskatījāties jau aptaujas? Zemnieki vienmēr valdā ir bijuši vadoši, es domāju, arī tagad būs, jo ar saviem darbiem ir parādījuši, ka zemnieki ir strādājuši un valdā daudz ko izdarījuši. Cik jums varētu būt viedli, cik prognozēt pērnu? Es domāju, pagājušajā mēs 5-6 lietas. Apmēram pagājušajā līmenis varētu būt plus mīnus. Skaidrs, paldies jums!